Labdien, šī ir pirmā reportāža no Vaivara neatkarīgās televīzijas, un mēs atrodamies stacijā Vaivara. Šādā stāvoklī atrodas mūsu stacija. Mūsu domai nav pirts krāsas, aizskastošos briesmīgos uzrakstus, kur mēs ņemsim naudu priekš tā visa. Ko jūs domājat par šo staciju? Par šo tā ir vispār stacija, es domāju, tā ir izgāstuma. Nu, manas domas, ka tā bija būdiņa kaut kāda. Bet labi. Skaidrs, kādā stāvoklī atrodas mūsu stacija. Un tagad apskatīsim Vaivara staciju no iekšpuses. Tālāk. Kas šeit vispār notiek? Veci soli aprakstīti. Skurtanis viss aprakstīts. Kaut kādas vecas trepe šeit stāv. Vai tiešām šādā stāvoklī stacijai, kur atrodas Jūrmalā, Kūra pilsētā? Atbildi gaidīsim nākošajos sižetos. Kas tas tāds ir? Ko cilvēki šeit var paklut uz peroni? Es domāju, ka pilnīgi noderētu slēptā kamera, lai varētu pārbaudīt, cik bieži cilvēki paklupuši šāda drausmīgā klupinātāja. Pastīsimies. Ejam klāt. Un lūk, jau pirmais kritušais. Ko jūs teiksiet? Kas tur notika? Nu redziet, es vienkārši varu pasūdzēties domē par šo te stāvokli. Sūdzēšos domē? Kur doma? Viss sevi. Lūk, šī ir Vaivara tualete. Par ko mēs varam spriest? Jau pasūties uz šo zīmīti. Vai tas ir vīrietis vai sieviete? Kā jūs to varat noteikt? Otrkārt. Patēties, kā šeit visu laiku smird, es pilnīgi nevaru bez aiztaisīta deguna, te nevaru pārvietoties nemaz. Un kas tur iekšā vispār noteikti, es nemaz negribu tur iet iekšā. Vienkārši negribu iet iekšā. Ai. Tātad. Šī jau nav Vaivara lieta, bet vispār derētu arī iegādāties Latvijai normālākus vilcienus. Jūs patieties uz šiem vecajiem krāmiem. Kaut kādi zaļi mēsli vienkārši. Viņi rada tādu trosni, ka pilnīgi ausis krīciet. Atšķirībā no Vācijas, kur vilcieni pārvietojas 2 reizes ātrāk un rada 2 reizes mazāku troksni, viņi ir vispār klusāki un daudz zemāki. Tad mums šeit ir totāli grausti. Vai Latvija cenšas piesaistīt ar to sev uzmanību? Tas ir jautājums jums. Lūk, vēl viens naudas iekonomēšanas veids no mūsu domes puses. No Vaivara stacijas vēl tikai viena nožēlojama staciņa, kuru nav paspējuši cilvēki pat nobruģēt. Vai mums pat tādu būtu jāpārvietojas? Naktīs šīs gaismas pat nedeg. Tad cilvēki var iekrist krūmos, kā lūk šis cilvēks. Vai mums pat tādām būtu jāpārvietojas? Labi, patīsimies, kas notiks ar šo cilvēku, kurš tik nokrita no visa. Tātad, kas tikko ar jums notika? Dodiet labāk roku. Paldies! Kas tu vispār? Es esmu atbraucis atpūsties, es salauzu savu riteni. Māma, tu man zini, es nebiju vainīgs, es sūdzēšos domē, lai viņi man atmaksā šito. Māma, nopietni. Redziet, pie kā novad šīs šaurās staciņas? Kāpēc mums par tādām ir jāpārvietojas? Jānis, Vaivara neatkarīgā televīzija, reportāža no Vaivara. Paldies. Labdien, šis ir universāls dvielas. Ar to jūs varat gan uz viņu gulēt, gan ar viņu noslaucīties, gan arī, ja jums ir augsti, uzliekat sev to virsū uz pleciem un jums būs pavisam savādāk sajūta nekā iepriekš. Universālais dvielas! Cik labs! Augsts palika. Cik silti. Ko es apčurājos? Uzreiz savs. Paldies, dvielīti. Fuj, kas tas pat dvieli. Fuj, viņam pat nav krāsas. Viņš man pat ir pa īsu. Kas atkal sāk pust vēži. Viņš pat neturās uz muguras. Ak, Dievs, atkal apčurājos. Viņš vispār nevar noslaucīt. Es neesmu apmierināts ar šo dvielu. Tikai
Tikai šodien. Nu, varbūt arī rīt. Nu, labi, arī parīt. Speciālais piedāvājums. Tie nav 200 lati, tie nav 150 lati. Un tu man neticēsi, tie pat nav 100 lati. Tie ir 99 lati, 99 centīgi. Un tu būsi vasaras topa augstienēs. Ejam uz jūru!